from me. Pasaulē ir divas vispazīstamākās Jēzus līdzības, kuras visi cilvēki zina, arī ja viņi nekad nav neko no Bībeles citādi iepazinuši. Un, ja es jums prasītu, kuras jūs domājat ir vispazīstamākās pasaules līdzības, Jēzus līdzības, kuras jūs teikt tās ir? Kuras uzreiz nāk prātā, ka jūs tā domājat par Jēzus līdzībām? Ja nekas nenāk prātā. Man ienāca prātā. Sējējs? Kur nu sējējs? Tas ir esotēriski. Nē, man pirmais ienāca prātā par pazudušo dēlu, bet tā laikam nav līdzība. Tās Ir līdzība, ja? Pazudušais dēls ir līdzība, jā. Tā ir pilnīgi pareizi. Tā ir viena, un kas ir otrs? Otra līdzība, kas ir... Ko visi zina? Ko visi zina. Visi zina. Par tām meitenēm ar lukturiem. Jūs daudz teoloģiski. Kur tik grūtas līdzības? Par Samārieti, ne? Jā, nu redz. Vai tā nav par šo pazudušo dēlu un par žēlsirdīgo Samārieti? Es domāju, tās ir tās populārākās, the most familiar of Jesus' parables are which? I don't really know. Well, which would you say? I mean, in your mind. Well, all of a sudden I can't think. You know, you throw it at me and my brain is a little bit like this. So, Well, if you think of Jesus' parables, what does everybody know? Well, what you call it? The one that was nearly murdered. What is it called? Tell me. And he's helped Oh, yes, by the Good Samaritan. the Good Samaritan. And the other? I think that's that is a big one. That's the big one. Yeah, and also the one that was eating with the pigs. Prodigal son. Prodigal son. You got them both. Yeah. Dead on. So my guess was correct. Well, I wouldn't know it. But you guessed them right, both of them. The Good Samaritan and Prodigal Son. Labais samārietis un pazudušais dēls. Un es tāpēc gribētu vismaz vienu no šīm līdzībām par pazudušo dēlu šovakar skatīt. Un abas šīs līdzības ir līdzību stāstu meistara grāmatā. Un stāstu meistars un līdzību meistars ir viens vienīgs, proti Lūkas. Viņš, kuri visi citi kaut ko citu dara, ja vien viņš var, viņš to, ko viņš grib pateikt, pasaka ar līdzību. Viņš šīs līdzības, mēs jau redzam, kā viņš to ir darījis, jo mums ir priekšā viņa teksts, kas viņam ir priekšā. Tas ir, viņam ir priekšā Mateja evaņģēlijs. Mēs redzam, kā viņš dakterē šīs līdzības un izveido viņas par kaut ko īpašu. Un dažreiz viņam vajag tikai vienu teikumu no Jēzu, un lai viņš uzreiz saprot to saturu un mums iedod brīnišķīgu līdzību. Un jūs sapratīsiet no tā, ka mans ieskats ir, ka viņš ir tik labi saprats Jēzu, ka viņš var uzrakstīt priekš Jēzu līdzības. Viņš rakstīja tās līdzības, ne? Dažs no šīm ir noteikti rakstījis. Vai es domāju, ka viņi pierakstīja un tad viņi... Nē, neviens nav neko pierakstījis. Nekad. Viņa galvā. Arī varbūt galvā ir kaut kas. Un es nenoliedz, ka, protams, varētu būt, ka tās ir, un es negribu atņemt jums to prieku, ka tās varētu būt Jēzus līdzības, un ko tu esi, varbūt tas tā bija. Bet, ka es redzu, kā viņš ir darbojies vispār savā evaņģēlijā, tad man ir aizdoms, ka viņam ir tāda īpaša dāvana, ka viņš dzird vienu teikumu vai vienu mazu izteicienu. Es jau jums varētu parādīt piemērus, ne šovakar, bet citreiz, ka viņš redz vienu mazu piemēru un uzreiz viņam ir skaists, kā mums to pateikt. Vesels stāsts par to. Par pazudušo dēlu.
Un jūs redzat, un Luke 15, 82. lapspusē, 15. nodaļā, Lūkas evaņģēlijā, ir tātad līdzība par pazudušo dēlu. To ievad vēl citi sveiki. Nē. Jā, tās durvis ir štruntīgas. Netaisiņas nemaz tik ļoti ciet. Tā tas ir ar durīm uz elli. Vajā verās viegli, viegli var aiztaisīt, bet ļoti grūti attaisīt. Jā, es braukšu pēc šī vakara. Tad mēs tev jau neizdarīsim. Nē, mēs izdarīsim savu darbu. Mēs ar Rolandu brauksim un viss notiks. Lūdzu. Šīs durvis savukārt. Šīs durvis ir tās vieglās durvis, tās ir paradīzes durvis. Iekšā un ārā. Labi, mēs jau esam to ievadu vārdus pateikuši par Lukas šo stāstu meistaru, kas ņem tekstu un mūs to tekstu ilustrē. Tā ir viņa īpašā Dieva dotā dāvana. Un, ja jūs paskatīties Lukas evaņģēlijā 15. nodaļā, jūs redzat tekstu, ko viņš ir dabūjis no Mateja. Un tas ir 15. nodaļā. Can I just check your Bible? Yeah. Un es gribēju kaut ko paskatīties, lai mana, ko es nu pat teicu, bija, ka viņš paņem Mateju un mums kaut ko pasaka. Un es nelikšu jums to uzmeklēt, bet Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā viņš redz, ka Matejs rakst šādu tekstu. Pielūkojiet, ka nevienu no mazajiem jūs nenicināt. Es saku, viņa eņģeļi debesīs vienmēr redz man debes tēva vaigu, jo cilvēku dēls nāca atpestīt pazudušo. Cilvēku dēls nāca atpestīt pazudušo. Un tad Mateja evaņģēlijā šī mazā līdzība. Kā jums šķiet, ja kādam cilvēkam ir 100 avju, viena no tām nomaldās, vai viņš neatstās tās 99 kalnos neies meklēt to, kas ir nomaldījies? Un ja viņam laimējās to atrast patiesi, es jums saku, viņš vairāk priecājās par to vienu, nekā par tām 99, kas nav nomaldījušās. Tāpat arī jūsu debes tēva prāts par vienu no šiem mazajiem, ka neviens no šiem mazajiem nepazust. Excuse me, Matthew or what? Yeah, I'm reading from Matthew for the moment, okay. but that doesn't matter. You stay Okay. with Luke. My point is, Luke takes something he reads in Matthew. He says, oh, I understand. And he gives us that in a wonderful story. That's the way he works. And I'm just reading what he read in Matthew. And out of that, he makes up 3 wonderful parables. Tātad vēlreiz, Mateja evaņģēlijā, Matejs saka, vienu no šiem mazajiem. Un mazaja Mateja evaņģēlijā nozīmē tā kāds, kas kaut kā ir paklīds vai nenozīmīgs. Un 11.
pantā, šeit 18. nodaļā Mateja evaņģēlijā, viņš saka, cilvēku dēls ir nācis atpestīt pazudušo. Lūkas dzird, nācis atpestīt pazudušo. Nu, bet tieši tā, un kā tas notiek? Un tad, paskatieties 15. nodaļā, 15. nodaļā Lūkas ievada pavisam citādāk. Viņš saka, 2. pantā, šis pieņem grēcinieks un ēd kopā ar tiem, un tad viņš viņam stāsta līdzību. Un šī pirmā līdzība ir tieši tā, kas bija mums Mateja evaņģēlijā. Kurš no jums, kam ir 100 āvis, ka viena no tām ir pazaudējis, neatstāja viņas visas 99 tuksnesī, lai iet pakaļ pazudušai līdz kamēr es to atradis. Un to atradis, tas prieka pilns, to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nāca sauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties man, jo es savu pazudušo āvi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Viņš redz, ko Lūkas ir izdarījis. Viņš vispirms saka, jā, pazudušās āvis. Un viņš iet, un ko viņš pieliek klāt? Viņš saka, padomāj to prieku, kas ir, kad ir atradis to vienu āvi. Un tad viņš pierakst klāt, viņš pat iedomājās savā iztēlē, un mājas nāca, viņš sasauc draugus un saka, nāciet pie manis, atkal šis prieks, kurim ir draudzība un mielas, un viss, viņš ir atradis savu pazudušo āvi. Un tad Lūkas saka, bet pagaidi, te taču vēl tas viss nav, te vēl ir kaut kas par šiem pazudušajiem. Atcerieties, Matejam bija tikai viens teikums, cilvēku dēls nācis atrast pazudušos. Un Lūkam tas patīk, un tad viņš saka, kāds prieks. Un tad 8. pantā viņš saka, vēl vienu mēģinājumu. Vai kura sieva, ja tā ir 10 graši un tā viena no tiem pazaudējas, tas ir tāda krellīte, ja? Viena no tiem gabaliņiem ir pazaudējusi, kas neaizdedzina sveci, neizmēž māju, rūpīgi meklēdam, līdz kamēr tā to atrod. Un to atradus, un atkal Lūkas saka, sasauc savus draudzenes un kaimiņienes. Bet interesanti, Angļi nevar, but these are all women. She calls together. This is Luke, isn't it? He's very much This is Luke, yes. Kaimiņienes saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasu esmu atradus, kur biju pazaudējis. Tāpat, es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežās. Tātad, Matejam ir šis viens teikums, cilvēku dēls nāca pazudušos sameklēt, atrast, atgriezt, un Lūkas iedegās, un viņš saka, Matejam ir skaists viena līdzība, viņš to paņem un pieliek klāt savu īpašo akcentu par prieku debesīs, par to. Un tad viņš saka, bet tas ir tāpat kā sieviete, kas ir pazaudējis vienu mazu krēles gabaliņu, un atkal sasauc savus draudzenes, un viss priecājās kopā. Un tāpat ir palīdz tur. Mums jātep tās durvis vaļā. Tas ir tur. Nenāk nekas tā. Sveiks. Sveiks, vārds. Ko? Es ar čavi jau neredzēju. Pazudusī jaus. Nekas. Un viņš saka, un atkal ir prieks debesīs. Un tad ir pie tās līdzības, ko mēs šovakar apskatīsim, un tā ir sākās ar 11. Tātad 3. līdzība no šī viena Mateja teikuma. 3. līdzība. Un tagad mēs lasīsim. Varbūt kāds priekš manis gribētu izlasīt, vai priekš mums visiem gribētu izlasīt no 11. panta. Kam to ir? Kuram? Lūkas 83. lapas pusē.
Nu, kurš dragās? Es varu. Labi. Tātad, un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija 2 dēli, un jaunākais sacīja tēvam, tēvs dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu, un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķirdējis... Palaidnīgi ir parastā valodā izvirtīgi. Šeit ir tulkotāji pieklājīgā valoda. Dissolute. Okay. Izklaidīgi. Tas ir Terrible. no, it's worse than that. It's the worst kind of living you can imagine. Okay. How is it called? Totally perverse. Dissolute. Dissolute. Yeah, that's you're at the bottom of the pile. You can't fall any lower in English than dissolute. That's the end. That's it. You're in the swamp. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tā zemes pilsoņa, tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu priecīgs bijis dabūt sēneles, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēdru, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nācis, sacīja, cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maizes Tu tiešām jātur tās durvis vaļā. Mēs te nomocīsim cilvēkus. Kuriem maizes pilna. Domās, ka mēs ieslēgšies. Jā, ka nelaiž nevienu vairāk iekšā. Netais pavisam ciet, atstāj tā drusku vaļā. Tad viņš pie atziņas nāca sacīja, cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl. Un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, bet viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka, kad nu viņš tuvojās mājā, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu esi viņam licis nokaut baroto teļu. Bet tas viņam atbildēja, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Varbūt pāris lietas, lai vienkārši iezīmētu tas, kas mums nav tā uzreiz, jo mēs dzīvojam citā laikā un citā kultūrā, kur mēs dažas lietas varbūt tā neizprotam tik asi, kā tas šeit ir pateikts. Kad dēls prasa tēvam iedod to manas daļu, kas man pienākās, jūs saprotiet,
mantojums tiek izdalīts tad, kad tēvs ir miris. Un tikai tad, kad viņš ir miris. Un dēlam prasīt dod man mantojumu daļu nozīmē, ka viņš gaida tēva nāvi, un ka viņš tagad grib, lai izmaksā to viņam pienākošo daļu. Tas ir, viņš ar tēvu rēķinājis, ka viņš ir pilnīgi miris un ir jau novākts zārkā un ar viņu cauri. Respektīvi, dēls nevar sagaidīt, ka tēvs nomirs, lai viņš tik pie manis, un viņš patiesībā jau pasaka tēvam, manās acīs, tu tikpat labi esi miris, iedod man to, kas man pienākās. Mēs varam sagaidīt, ko teiksim, ja jūs rakstītu televīzijas scenāriju, kādu jūs uzskatītu tēva reakciju uz to, ka dēls pasaka, ka vecīt, tavu kauli jau sen vajadzēja grabēt kastē, un ja viņi vēl negrab, tad es neko nevaru darīt, bet iedod man vismaz to, kas man pienākās, un Dievs ar tevi. Vai vecais, ko tu tik ilgi te velc savu nožēlojamo dzīvību. Tas ir tas scenārijs, kas šeit ir. Tas tiek vēl pastiprināts ar to, ka viņš ne tikai izšķērdē, un ne tikai izšķērdē ar visprastāko uzvedību, bet viņš to dara ne savas tautas vidū, bet to dara pie svešiem ļaudīm, pie nešķīstām ļaudīm, kā jebkurš ebrejs un jūds to būtu sapratis. Tas ir pie nejūdiem, kam nav ne tikuma, ne godaprāta. Kā mēs zinām, ka viņš nebija pie jūdiem? Varētu tur rakstīsim. Citās zemēs, laikam. Nav. Viņš varētu citās zemēs būt pie jūdiem, tikpat labi kā pie Uz tālu zemi. Jā, bet tas tikai saka tālu zemi. Jūdi jau bija visur. Kā mēs zinām, ka viņš nebija pie jūdiem? Pie kāda tā zemes pilsēta? Cūkas. Jūdiem jau nebija cūkas. Cūkops! Neviens, tā nav ebreji nodarbošanās. To var tikai nešķīstie pagāni, nejūdi darīt. Un tāpēc viņa nokāpšana un krišana un aiziešana no tēva ir tik totāli, pa visu fronti. Viņš nevarētu iedomāties ne tikai šis morālais pagrimums, kurā viņš iesaistās un kā viņš zaudēja savu visu tēva mantojumu, kas jau būtu pietiekami skarbs sitiens, bet viņš to dara pie visnešķīstākā, vispretīgākā savam tēvam veidā. Un kad, varbūt es atgriezīšos pie tā, kad to pārējo, kad viņš atgriežās, tur arī lietas, kuras ir vērts komentēt, bet varbūt tagad esam pie pašas līdzības. Un man tagad, piedodiet, ka es jums visāk prasu jautājumus, bet varbūt, ka jums patīk, ka jums var padomāt līdzi man. Ja jums būtu jāliek kāds mazs virsrakstiņš šim stāstam, kas tas būtu? Mēs zinām to parasto, tas ir pazudušais dēls. Vai jums nāk prātā vēl kādi citi virsraksti šai visai līdzībai? Jaunākais dēls. Vēl viens variants ir jaunākais dēls, akcentējot to, ka viņš ir nepieredzējis un muļķis, un tāpēc iekrīt visādās stulbībās. Jā, labi, jaunākais dēls. Kāds? Tuvāk problēmai. Un līdzība par vecāko dēlu, un ir bijuši daudz ieteikumu, ka tiešām vajadzētu to saukt par līdzību par vecāko dēlu. Jo te viņš arī atšķirās no Mateja, kad Lūks ir tālāk, redz, un ja Matejam bija rakstīts, kad tie, kas tās par tām mazajiem, par tie, kas ir jau 99, tie jau ir labi un tādi ir, viņš saka, ne, te kas ir uz vietas, tad nemazām redz. Arī nav tik labi, jā?
Tas ir interesanti, es nemaz to aspektu nebiju iedomājies, tas ir pareizi. Šeit ir komentārs par tiem 99. Par tiem, kas ir, Jā. tur ir labi. Šeit, ir, Jā, šeit viņam ir arī drusku zināms sitiens viņiem pa seju. Nu, vēl kādi ieteikumi, kā varētu kādu virsrakstu pielikt? Nu, tie vecākais dēls arī kā uz jūdu tautu varētu attiecināt, ka viņi it kā viņiem... Jā, bet tagad virsraksts. Kaut kādu filozofiju vajadzētu. Kaut ko, dod mums kaut ko filozofisku. Tad no citā vārdu teikt, man grūti noformulēt. Jā, nu, es tev iedošu daļu tūlīt. Mīlošais Favorite tēvs. song. Labi, vēl viens virsraksts ir Favorite son. The Favorite He Son. was the favorite son. Favorite Son, iemīļotais dēls. Very unfairly treated. Vēl viens ieteikums no Rolanda ir mīlošais tēvs. Kā jums patikt ārprātīgais tēvs vai stulbais tēvs vai nepieskaitamais tēvs vai kaut kā tāds arī varētu būt, ne? Bet mīlošais tēvs, jā. Neprātīgais. Bezprātīgais tēvs, jā. Kas vēl varētu būt? Nu, varbūt, ka to pietiek. Mēs esam kaut ko vismaz, paldies, izdomājuši. Un jautājums ir, un kāpēc es jums prasu par to virsrakstu, ir, kas ir šīs līdzības būtība? Par to jau ir runa tajā virsrakstā. Vai tā līdzības būtība ir jaunākais pazudušais dēls, vai tā līdzības būtība ir mīļotais vecākais dēls, vai šī būtība ir mīlošais tēvs, vai kas šeit ir tā būtība, jo tas ir ļoti svarīgi. Un tas veids, kā varbūt nākt pie tāda provizoriska sapratni par to, kas ir būtīgi, un tad mēs atnāksim pie tāda filozofiskā, bet tas būs tikai beigās. Tas ir tas, ko es domāju. Jā, bet nu, tā būtība ir, kas ir tā būtība? Un viens veids, kā to būtību saprast, ir padomāt par tām iepriekšējām līdzībām. Atcerieties šeit tagad Lūkas evaņģēlijā pazudušās āvis, kur vien dēļ aiziet un tad vien nes, bet redzat, kur Lūkas ir uzlicis akcentu. Nevis uz tās atrašanas, bet kur viņš liek to akcentu? Kur viņš liek to akcentu? Ko? Vecākā dēla aizvainoja, ne? Nē, tagad ir uz tām iepriekšējām. Uz atradēju prieku. Tieši tā. Uz atradēju prieku. Un viņa milzīgs akcents uz to. Viņš liek uz pleciem. Prieka pilns. Mājās nācis, sasauc draugus, kaimiņus. Saka, priecājieties ar mani. Vēlreiz atkārtoju šis vārds prieks. Jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Un 7. pantā vēlreiz komentārs, lai, ja mēs vispār esam pilnīgi stulbi un nesaprotam neko, tad 7. pants, un tāpat es jums saku, lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežās, nekā par 99 taisnēm, kam atgriešanās nav vajadzīgs. 3 reizes vārds prieks, nu tas ir pilnīgi fenomenāli. Un tagad, ja mēs ejam uz to nākošo līdzību par sievu, par grašiem, tas ir no šī krellēm viens gabaliņš, un jūs redzat to Lūkas meistarību, mēs pat redzam acs priekšā, viņi aizdedzina sveci, meklē, izmiež māju, rūpīgi meklē līdz kamēr atrod. Un tad 9. pants, sasauc savus draudzenes, kaimiņienes, priecājieties ar mani, es savu grasi esmu atradus, ko bija pazaudējis. Un atkal 10. pants vēlreiz mums pasaka, ja nu mēs pilnīgi esam kuru, mēmu un dumu. Es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežās. Tā. Nu, ja mēs ņemam šos 2 līdzības un sakam, ka tā 3. iet šajā paralēla gaitā, tad kas būtu tas dabīgais, ko mēs teiktu, kur ir akcents šajā 3. līdzībā? Un kur viņš nav? Bet šeit jau arī akcents ir uz prieku, uz tēva prieku. Uz tēva prieku. Un nevis uz pazudušo dēlu vai uz vecāko dēlu, bet uz tēvu.
uz tēva prieku. Un patiesībā absolūti nenormālo prieku, absurdisko prieku, neiespējamo prieku, neaptveramo prieku, mums vispār, mūsu smadzenēm nepieejamo prieku. Un es gribētu jums parādīt, kur mēs redzam to jo varbūt jūs tajā tekstā nevarat tik ļoti atšifrēt, ko viss tās detaļas nozīmē, bet ja jūs paskaties 22. pantā, kur šis tēva izdarības tiek aprakstīts, tēvs pavēlēja saviem kalpiem atnest ātri vislabākās drēbes un apģērbt to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājā, atnesiet baroto teļu, nokaujiet to, ēdam un līksmojamies. Ne tikai tas vārds līksmojies atkal atkārtojas šeit, tā kā iepriekšējās versijās, bet šeit ir arī šīs, pilnīgi kāpināts izdarības, ko tas tēvs veids. Paskatīsimies. Atnesiet vislabākās drēbes, tas ir viņa svētku tērps. Nav tā, ka skapī stāv drēbes, kā mums skapī stāv drēbes. Šeit nav domāts drēbes, tas ir puika drēbes vai kaut kādas drēbes no veikala, vai drēbes, kas kaut kur kādam neder, vai kaut kur rezervē stāv. Šeit ir vienīgi iespējams traktējums, un tas ir paša tēva svētku drānas. Viņš liek savam dēlam virsū to tērpu, ko tēvs valkā svētku dienās. Tēva prieka tērpu, svinības tērpu, ceremoniālo tērpu. Gredzen uz pirkst. Gredzens uz pirkst ir nozīmē, ka tu esi dēls. Šis gredzens ir zīmoga gredzens. Tas ir gredzens, kas nozīmē, tev ir tiesības uz visu māju. Atcerieties, šis jaunais jau ir pazaudējis, visu jau izplenderējis, un tas tēvs viņam dod tagad tiesības uz visu, ar gredzenu. Viņš ir viņa dēls, lai gan viņš ir pieteicies, ka viņš vairs nav, viņš grib viens no algāģiem. Un kurpes vai zandāls uz kājām, ko mums latviešu tulkojums saka, un kurpes nav, tas nav kurpes, tas ir sandāls, protams. Bet, ko nozīmē zandāls? Zandāls nozīmē, ka viņš nav kalps. Kalps staigāja basām kājām. Ja tu iedod zandāls, tad nozīmē, tu esi kunga nama piederīgais. Tu esi īpašnieku dēls. Tu piederi pie šīs egzaltētās sabiedrības. Nevis, kā viņš saka, nesauc, es vairs neesmu cienīgs, tu man sauc par dēlu, bet vienkārši pieskait man pie viena no kalpiem. Un 4. ir barotais teļš un mielasts. Tas ir viņa lepnums par savu dēlu visas sabiedrības priekšā. Uz šo, tas nav tāda, viņam nebija tāds personisks galds, ka mēs tagad puikas ēdīsim ar savās mājās vienu maltīti. Jā, jo viņš ir izsalts. Jo viņš ir izsalts vai kaut kas tāds. Šeit ir mielasts visai sabiedrībai. Tas ir, ko tas nozīmē. Šeit ir visi apkārtni tiek aicināti, jo es esmu lepns uz savu dēlu. Es esmu laimīgs, priecīgs par dēlu. Priecājieties līdz ar mani, dalieties manā priekā, un tāpēc mielasts. Tas ir, ko viss mielasts nozīmē. Mēs dalamies kopīgā priekā. Un šeit tāpēc tas lielais mielasts tiek izveists. Un tātad jūs redzat šo bezprātīgo prieku, kas tiek ierakstīts un šajā līdzībā nepārprotam akcentēts, un kas stāv pašā centrā. Un ap šo centru, kur ir tēvs, un tāpēc mēs, manā skatījumā, mēs pilnīgi viennozīmīgi varam ar
liela pārliecība teikt, ka līdzības saturs ir par šo dīvaino tēvu, ka abās pusēs ir divi dēli. Tēvam ir divas instances. Un tagad mēs nonākam pie tā, kas ir ar šiem diviem dēliem un viņu attieksmi ar tēvu. Un šeit mēs redzēsim kaut ko, kas ir tas varbūt tas pamācošākais mums, es tā ceru, vismaz man pamācoši šovakar, ir kaut kas tāds ļoti kurjos, un šeit mēs bāni nonāksim pie tā filozofiskā satura. Jo šīs līdzības neparastība, ja mēs tā ieskatāmies un sakam, kas te notiek? Kas te notiek? Kas tas ir par tēvu? Kas tas ir par tēvu? Nu, tas ir tāds tēvs, ko neviens no dēliem nevar aptvert. Tas ir pavisam skaidrs. Viņš ir tēvs, kas ir tik dīvains savā pieņemšanā, mīlešanā, attieksmē, ka neviens ne otrs dēls nav viņus varējis aptvert un saprast. Bet vēl trakāk, un šeit ir tas šaušalas šajā līdzībā, kā dēlu nevarība ir patiesībā izkropļo viņu tēva traktējumu, redzējumu, iztulkojumu, sapratni par tēvu. Un es tagad gribētu jums paskaidrot, kā es saprotu, kā šo dēlu iztēlē un dzīvē tēvs ir palicis pavisam kaut kas cits, nekā mēs viņu redzam šajā līdzībā. Nu, protams, pirmais jau ir tas, ko es teicu pašā sākumā. Jaunākais dēls saka, tu esi vecs kroplis mirons. Ej kapā, dod man daļu. Tas jau ir pirmais sitiens. Otrs ir, ka viņam pilnīgi vienalga, ko tēvs domā un kāds ir tēva vērtības, un viņš ir ar mieru aiziet visdulākā uzdzīvē un arī visneķītrākā vidē izdzīvot savu, uzspļaut visam, ko tēvs ir iedomājies un gribējis. Bet ir vēl trakāk, dziļāk bedra par tām, par šo dēla, tādu, kā mēs to apzīmētu, tādu pilnīgu pagrimumu un šo attieksmju tumšo lielumu ir kaut kas briesmīgāks. Un tas ir, kas ir šajā līdzībā tas briesmīgākais. Šo dēlu, un mēs nolāksim pie otrā dēla tūlīt, bet ņemsim to jaunāko dēlu. Šo dēlu sauksim viņu šobrīd par grēku. Šī iziešana, šī attieksme, šī nepieklājīgā, tik zemiskā attieksme pret tēvu un izrīkošanās ar mantu un šī stulbā dzīvošana tā tālāk. Sauksim to par grēku. Un ko tas grēks panāca? Tas trakākais, tas briesmīgākais, tas šaušalīgākais ir, ko tas grēks panāca. Un tas grēks panāca vienīgu, kolosālu, briesmīgu pavērsienu. Proti, Dievs kļūst par sātanu. Es nevaru citādāk to pateikt, kā tik tieši. Un es tagad gribu jums paskaidrot, kāpēc es tā saku.
Dēlam ir tēvs, kas viņu mīl un viņam dod visu, viņš neliedz, viņš arī neiebilst. Kā es teicu, ja jūs rakstīt scenāriju, ka dēls saka, ej vecais kraķi, liec savus kaulus zārkā, mēs televīzijas programmā, es domāju, mēs uzrakstītu īstu eksploziju un sarūktinājumu un tā. Dievam nav ne mata, ne špiciņas no kaut kādas sarūktinājuma, aizvainojuma, nepatikas vai kaut kādas grūtsirdības vai kaut ko tādu. Viņš tur neraud, viņš neko ne. Bet kaut kas ir noticis ar dēlu, jo dēls ir tagad, ka viņš domā par savu tēvu, viņš vairs nedomā par savu tēvu. Paskaties. Viņš vairs neredz tēvu. Paskatieties, kā viņš saka 21. pantā. Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka tu mani sauc par savu dēlu. Tas ir, viņš sevi ir ierakstījis tagad vienā citā lēģerī. Divas lietas. Viens, es vairs neesmu tavs dēls. Respektīvi, es esmu grēkojis, es esmu aplam dzīvojis, es esmu pret tevi bijis pilnīgs nelga, bet tas nozīmē, ka tu ļoti pareizi tagad dari divas lietas. Viens, tu mani nosodi, lūdzu dari tā, un otrs ir, tu man izraksti no sevis un no savas, no piederības tev. Tas ir, ļauj man kalpot, ļauj man kalpot, un es neuzskatu, ka es vairs esmu tavs dēls. Un ļauj man būt kalpot, un tagad iekāpsim tā dēla domāšanā, jo tas ir tik svarīgi. Viņš saka tā, kā manam tēvam būt, kā es tagad runāšu ar savu tēvu? Es zinu, kā es runāšu ar savu tēvu. Es esmu tāds draņķis, ka vienīgais, ko es varu savam tēvam teikt, ir paklausies. Es zinu, kas tev jādara tagad. Tev ir mani jāsod, numur 1, un B, tevi mani jāpazemo, numur 2, un C, tevi mani jābūt manam kungam, pavēlniekam un kalpinātājam. 3. Tas ir, kas tev ir jādara. Tas ir, kas ir pareizais šobrīd. Tas ir, kas ir taisnīgi. Tas ir, kas ir pelnīts. Es to esmu tādā veidā tieši dabūšu to, ko es no tevis varu sagaidīt. Un tas šoks, protams, tai līdzībā ir, tēvs it kā nebūtu to dzirdējis. It kā tas uz viņu neatiecās. Un, protams, tas neatiecās uz to tēvu, ar kur mums ir darīšana. Tāpēc es teicu, dēls ir padarījis tēvu par kaut ko pavisam citu. Un, lai jūs tā saprast, par kādu citu viņš ir to padarījis, viņš ir padarījis par velnu. Kāpēc es saku velnu? Tas ir ļoti precīzi. Es nedomāju, ka tas ir kaut kāds tāds domāts tāds dramatisks pārspīlējums. Jo velns ir tas, kas rīkojās, tu dabūsi pēc saviem nopelniem. Tu esi mans. Un ļaunumam ir sava alga. Un tu to algu esi pelnījis, un tu, draudziņi, dabūs savu algu, es tev apsolu. Un, kad Dievs uzvedās tāpat, ka viņš mums dod pēc mūsu nopelniem, ka viņš atmaksās mums par mūsu grēkiem, ka viņš ir tas, kas sodīs tad, kad
mēs esam nomaldījušies, grēkojuši, noklīduši, vienalga, kas ir mūsu nobīdis no viņa prāta. Mūsu attiecības ar viņu izmainās, mēs vairs neesam nekādā veidā dēli, mēs nepiedaram tēvam ir cits intereses un cik darīšana un cita rēķina un cits grāmatas un ko mēs zinām par to, viņš ir tas taisnīgais Dievs, kas pār mums un mēs zinām, ka mēs esam maz melni un pelnījuši visu, ko viņš mums dos. Bet jūs redzat, tā ir līdzībā. Kāds ir kaut ko pārpratis. Tēvs nav tāds. Bet dēla iztēlē tas ir, kas tēvs ir. Viņš ir nevis Dievam līdzīgs, bet vēlnam līdzīgs. Grēks izmaina nevis Dievu, bet izmaina mūs. Tā pārmaiņa, tā skāde un tas posts ir mūsos. Mēs esam tie, kas tiekam ievainot, un ievainot ne tikai tajā nozīmē, ka mēs izniekojam savu cilvēcisko saturu, bet ievainot tādā nozīmē, ka mēs zaudējam Dievu. Mēs vairs nevaram iztēloties Dievu. Dievs mums ir nevis, Dievs tagad kļūst par kalpinātāju, verga turētāju, viņš ir mūsu tiesnes, viņš ir tas, kas atmaksās un sodīs, un viss šie iztēlojumi. Un vai tad tie nav tie iztēlojumi, ar kuriem mēs, būsim godīgi, Dievu redzam? Tas ir tas iztēlojums tūlīt, jā, ar kādu mēs Dievu mālējam. Jā, mēs jau zinām, viņš arī mīl, bet, un tie bet ir 100 reiz lielāk. Grēka alga ir nāve. Tieši tā. Ne jau, ka Dievs mūs nāvē, bet mēs paši sevi ierakstam nāvē ar to, ka mēs zaudējam šo sapratni par Dievu. Mēs zaudējam Dieva spēju saprast šo trako tēvu, kas liek nevienu vārdu nedzird, ko tas stulbens tur saka. Viņam vienalga, ko viņš tur saka. Viņš uz to vispār nereaģē. Viņu tas nav iespaidojis. Viņam šie grēki nav neko darījuši viņam. Viņš saka, labākās drēbes, pirks tā gredzen, kur zandals mājā, baroto teļu. It kā nekas nebūtu bijis. Tu esi mans dēls. Es priekš tevis par tevi lepojos. Viss man ir priekš tevis. Tu valkā manas drēbes. Tu esi ar mani. Bet iedomājies to dēlu. Tu kaut ko varbūt neredz Dievs. Tu esi varbūt vecs palicis, un tu vairs neproti rēķināt, un tu vairs nevari saprast, kas ir. Tev nav Alzheimers iestājies smadzenēs, ka tu aizmirsti, kas te viss notiek. Dēls nevar redzēt savu tēvu. Viņš nevar saprast Dievu. Viņš nevar redzēt Dievu. Domāju, ka mēs varam. Tas ir, ko grēks dara. Mūsu grēks mums padara, ka mēs projicējam uz Dievu mūsu vainas un mūsu soda, vajadzību un vispārējo. Un mēs esam ļoti laimīgi, ka mēs varam teikt, Dievs jau taisns un mēs jau dabūsim kā tas, ko tu esi pelnījis, un pēc saviem darbiem tev atmaksās un lielā mūžības grāmatā, tas viss ir ierakstīts un tā tālāk. Vai šeit ir kaut kas no mūžības grāmatas? Vai šeit ir kaut kas? Tēvs saka, pagaidi, kur tu biji? Ko tu darīji? Visa nauda aizgājusi. Tev vairs pat nav kurpes kājās. Ko? Un tu nāc šeit? Tas ir, ko dēls sagaida, tas ir, kā Dievs ir pārvērties. Viņš ir Dievs ir pārvērties
tieši tas, kas ir Sātans. Viņš ir mūsu kalpinātājs, viņš ir mūsu sodītājs, viņš ir mūsu atmaksātājs, un viņš ir tas, kas, tas ir vienīgais Dievs, kas ir grēciniekam pieejams. Sātaniskais Dievs. Dievs Sātans. Tas ir, ko grēcinieks saprot. Jo mēs gribam to, kas mūs sodīs un samaksās, un citādi mēs jūtamies, kur tad ir taisnība. Patiesībā, paklausties. Tā nav taisnība, ka tas mazais stulbens var tik negodīgi rīkoties ar tādu pliķi sejā tēvam, un tēvs saka, atnesiet labāko tērpu un labākās kurpes un labāko gredzenu un labāko mielastu un tā tālāk. Un elle pazudināšana ir tieši šī ilūzija, ka mēs nevaram redzēt Dievu. Mēs neredzam Dievu. Mēs neredzam, jo mūsu projekcijas, mūsu ieskat par Dievu ir tie, kas mums nostājās vietā. Un tāpēc mēs mēģinām sev visādi attaisnot. Un mums pat ir vajadzīgs šāds sātanisks Dievs, lai mēs varētu tā justies ērtāk. Jā, nav jau labi, kā es esmu, bet, jūs zināt, es jau esmu tikai cilvēks, un Dievs jau, ko mēs zinām, ko tas Dievs vispār grib ar mums, un ko mēs te darīsim, ko viņš, viņam ir, viņam ir tā grāmata, un viņš to mums viss iedos. Ellē, jūs zināt, ir tikai viena saruna. Tas tā kā cietumā. Viņi visi runā par vienu lietu. Kas tā ir bijis par kļūdu, ka es esmu šeit nonācis. šī ir pārpratums. Es neesmu šitam te šo pelnījis. Un tikai par to vien runā. Un netiek vaļā no šīm ilūzijām. Un elle ir tā, kur Dievu nevar redzēt, kas ir Dievs. Mēs redzam mūsu ilūzijas par Dievu, mūsu projekcijas uz Dievu. Tā ilūzija, projekcija, kas ir dēlam, jūs redzat skaidri un gaiši. Es vairs neesmu tavs dēls. Es vairs neesmu tavs dēls. Vai tēvs tā uzvedās? Viņš taisn otrādi, bet tu esi mans dēls, labākais dēls, gredzens, zandals, mielasts. Viņš saka, nē, neesmu tavs dēls. Tev bija jautājumi. Bībelē vairākās vietās rakstīts par to, ka, kurš man liekas, Pāvila vēstules, un tad vēl klasīs, to, ka norādījumi to, ka jādzīvo ļoti taisni, savos darbos, un ka nedrīkst grēkot, tā arī ļoti strikti. Un es domāju, vai tas ir tāpēc, ka vienkārši tā draudze, tas ir tas bijis veids, kā tā draudze labāk to ir uztvērusi, kad tieši to darbu ticību, vai to, ka mums ir jādzīvo taisni. Paklausies, viss šitas te, paklausies. Es gribu no tevis tagad dzirdēt, Rūt. Kad tu esi baznīcā no mācītāja kādreiz dzirdējusi, ka šo te pantu 22. Un tikai to. Es negribu dzirdēt par taviem grēkiem, es negribu dzirdēt par tavu atvainošanu, es negribu dzirdēt tavu grēku nožēlu. Es tev gribu kaut ko pateikt. Es tev gribu pasludināt tēvu, kas saka tā. Ruta, saņem tērpu, saņem gredzeni, saņem sandāls un nāc uz mielastu. Es negribu neko citu dzirdēt. Vai tu esi dzirdējis kādreiz baznīcā? Nē, esam dzirdējuši. Redz tas jaunais dēls, redz, ka tomēr viņš nāca pie apziņas. Un redz, mums arī jānāk pie apziņas, ka mana tēva mājās redz, kā dzīvo, un tad redz, kā tas process sākās, ka es atgriežos un tā tālāk. Šeit nav uzsvars uz to viņa procesu. Šeit ir uzsvars uz to, ka tēvs grib svinēt ar tevi,
Kad tu pēdējo reizi dzirdēji, Tēvs ar tevi svin mīlestību. Viņš ir uzlicis vislielāko mīlestību universā priekš tevis. Ne tad, kad tu būsi labāk, ne tad, kad tu būsi mainījusies, ne tad, kad tu būsi atgriezusies, ne tad, kad tu būsi nožēlojusi, bet tagad. Jo Tēvs nedzird nevienu vārdu, ko tas jaunais saka. Ir pilnīgi vienalga. Un 3.2. jau paskaidro. Ko Pāvils grib ar to teikt? Vai viņš saprot kaut ko vai... Pāvils saprot 100%. Mēs tikai gribam visus tekstus pievilkt vienveidīgi pie... Es piekrītu, bet kas ir teksts Pāvilam? Tas kontekstā... Bet kontekstā šo tam nav nekāds jēgas, tas ir pilnīgi viens cits konteksts. Tas ir viens cits konteksts. Paklausties. Par Elle, ļaujiet man jums pateikt, ja mēs runājam par kontekstiem. Elle ir briesmīga, un ja Elle nav briesmīga, tad viņa nav Elle. Bet atcerieties, tas vienmēr ir tikai priekš mums. Tas nav nekad priekš citiem cilvēkiem, un tas nav, ko Dievs ir sarūpējis. Tā ir Elle, ko es esmu iedomājies un priekš saviem darbiem nodomājies. Bet tas neatiecas uz Dievu. Un tāpat arī Pāvils raksta. Viņš saka, paklausties, kāda ir jūsu darbi. Bet tas neatiecas uz to, kāds ir Dievs. Vai tas ir tas pamats, kā Dievs vērtējis, pierakstījis lietas, jautājumus, risinās un tā tālāk. Tas nav, ka tēvs piedod jaunākam dēlam. Jūs redzat kādu vārdu, kas piedod? Vai ir kāds viens vārds? Dēls, tad, kad tu esi tā domas mainījis, grēks nožēlojis, ceļos nometies, es skatos ar pieru pret zemi, bučojas mans kājas, tad varbūt labi, tad nāc, bet atceries, un nekad neaizmirst, kur tu esi bijis un ko tu esi darījis. Tāda mūsu vecāka. Tāda ar vecāku, protams. Es saprotu, Zālīt, tavu domu. Bet vienu momentiņu. Es tagad, tu labi saprotu, ka es pat tā nedomāju, bet es gribu tev norādīt, ka viņš tomēr nāca pie saprašanas tad, kad viņš bija skūjis šķērdējis visu to naudu. Un tad, kad viņš bija nonācis, tālāk viņam bija vai jānomirst, vai viņam tālāk vairs nebija kur. Man tas bija viņam pat nebija. Sāka domāt, kā. Bet, ja viņam vēl tā nauda būtu bijusi, piedomāsimies, tad viņš vēl būtu droši vien, ka... Protams, bet paklausies, kā tas ir ar mums visiem? Vai tad mēs nedzīvojam cepuru kuldam, kamēr viss ir kārtībā, un tad, kad mēs esam pilnīgā ķezā, tad mēs sakam, Dievs, piedod man, es tev apsolos, un es tev esmu grēcinieks, bet varbūt šo reizi tu man piedods. Tas jau ir mums attiecas, ne jau uz Dievu. Tā jau ir Lūkas meistarība, kā viņš raksturo, kā mēs visi stulbeņi dzīvojam un runājam un darbojamies. Bet tas nav priekš tēva vajadzīgs. Vai ir viens vārds visā šajā līdzībā, kur tēvs vienā zilbē pateikt sūdzību, izteikt sūdzību, pārmetumu, kaut kādu aprādījumu, kaut kādu norādījumu uz to, kas te viss ir noticis. Vai viens vārdiņš no tā. Tāpēc jau viņš ir tik absurds tēvs. Viņš ir tik neiespējams. Tāpēc, ja jūs domājat, bet tāds jau nevar būt Dievs, saprotiet, tas ir mūsu pašu ļaunums un grēks, kas mums liedz Dievu tā traktēt. Tas ir mūsu grēks, kas mums uzbur bargo sodītāju, vergu turētāju, kalpinātāju, atriebīgu, elles katlu uzvārošu un pildošu Dievu. Tas ir mūsu grēks, kas šo iztēlojumu saražo. Un
un vēl trakāk, mūs nespēja šo otru Dieva tēlu satvert, ir mūsu grēka rezultāts. Ka mēs gribam visu ko no Dieva, bet mēs negribam to, ko mums šī līdzība saka. Tēvs paņem savu svētku tērpu, savus piederības gredzenu, brīvā cilvēka sandāls un prieka, draudzības un pieņemšanas mīlestība. Viss. Un mēs redzam to vēlreiz otrā dēlā. Otrais dēls, apskatīsim to tēlu. Vēlreiz, lai jūs saprast, grēks izmaina nevis Dievu. Tas neko Dievam neizdara. Mūsu grēks vispār Dievam ir pilnīgi puht. Tas mūs maina, tur jau ir tā traģēdija. Grēks ir mūsu izkropļotājs. Un nevis Dieva izmaina no tā. Un pret to Pāvils tā kā mēģina cilvēkus koncentrēt. Tāpēc Pāvils par to par uzrunēs. Bet es nezinu, tu jau necitēji man neko no Pāvila. Tu jau te tāda runāja vispārībās. Es citēju. Nu jā, varbūt Pāvils negrib, lai mēs nonākam tādā stāvoklī, tādā nemā. Nē, Pāvils ir pilnīgi par vienam ar šo Jēzus līdzību. Tā pilnīgi pārklājās. Pāvilam nav nevienā aspektā kaut kas citādāks. Filipiešiem saka, priecājieties. About Paul, there is, he said this same thing. Grēks ir svarīgs mums. Tas neiespaido Dievu. Man mums tas jāsaka kā mācītājs un teologs. Saprotiet? Tas ir pilnīgi neiespējami. Tāda variants nav iespējams. Mēs gribam visādi izskaidrot, un kāpēc tas tā ir bijis, un tā tālāk. Mēs neredzam savu īsto stāvokli un grēku. Paklaus, es jums visiem iesaku, kā mājas darbu, nopērciet to faktiski foršo grāmatu Lewis svarīgā izšķiršanās. Ja jūs neesat to lasījuši, jums tas jālasa. The Great Divorce. The Great Divorce. Es lasīju, tur ir pilnīgi tas, ko jūs tagad sakat. Vai ne? Tieši tā. Lewis ir trāpījis desmitniekā. Viņš parāda, ka viņš raksturo to telpu, kur cilvēki vēl gatavojas, kur viņi grib iet uz debesīm vai prom no Dieva. Un mēs redzam, ka visi kaut kā grib turēties pie saviem veciem paradumiem. Viņi grib vecos aizvainojumus uzfrišināt. Viņi grib savu taisnību pierādīt, bet es taču gādāju par saviem bērniem. Es tik ļoti par saviem bērniem domāju. Man taču viss, ko es darīju, bija tikai savu vīra dēļ. Par ko te es tiek šeit? UTT, viss šīs stulbības. Un Lewis tik skaisti parāda, un mēs visu laiku gribam, bet vai tu sev redzēsi? Vai tu redzi? Ko? Ko lūdzu? Jā, jūs nopērkiet, parādi visiem to. Es jums iemācīšu, vai vērts pirkt? Pa brīvi. Jebkurā grāmatā. Jā. Tad jau gan es paturu, bet es vienkārši domāju, ka jāiet vašpriekš, What is that about? It's about the gathering point before you decide where do you want to be after death. Oh my, yeah. Who has written it? I don't know. C.S. Lewis. Okay. Yes. Un mēs paskatāmies uz vecāko dēlu. Un viņam ir, un tāpēc jau šī līdzība ir tik meistarīga, jo viņam ir uz tāpat problēma, kas jaunākajam. Viņš savu tēvu neredz. Viņš neredz, ka viņš ir tēvu mājās. Viņš neredz, ka viņam ir bijis, un tēvam pat jāpasakaidro. Bet pagaid, dēls, tu taču esi visu laiku savās mājās.
Kur tu esi bijis? Nē, tu man nedevi, tu man nekārtoji, es esmu kalps, es te šeit kalpoju, un tā tālāk grūti, un tu man neko labi neesi izdarījis par visiem šiem. Visa tas, slēvi pareizi, vergs. Es esmu vergojis tevi, dēls tā runā. Es esmu šeit vergs. Ak, tu nabadziņš. Atkal, viņš tēvam jāpasaka, bet tu esi bijis pie manis. Pie kā? Jā, pie vergu turētāja es esmu bijis. Pie kalpinātāja es esmu bijis. Man šodien kungu vārdi nenāk galvā. Slave owner. Es esmu bijis pie briesmona, kas man nedod pat kazlēnu. Es esmu bijis pie knauzera, kas man neatvēl neko maniem draugiem. Un bez tam tu esi tik jancīgs, ka es nevaru ciest, kā tu ar savu jaunāko ievērot to dzēlīgo vārdu. Tavs dēls, ne mans brālis, tavs dēls. Tavs dēls. Tas ir tā kā vīri un sievas saka, tad, kad viņi grib par bērniem teikt, pasties, ko tavu meita izdarījusi. Šis tavs dēls. Nu jā. Vai arī meitai saka, zini ko? Jā. Tavs tēvs. Jā, tavs, ja bērniem saka, redz, ko tavs tēvs te ir izstrādājis. Un, nav vairs mans vīrs vai mans sieva, bet šeit viņš ir pilnīgi, viņš sev redz kā algāds, kā algots cilvēks, kam jāsaņem savu samaksu. Bet tu man pat neesi maksājis ar mazu kazlēniņu, viņš saka. Jaunākais nāk pie atziņas, ka viņš ir bijis viens jauns frusts un stulbens. Vecākais, ka viņš ir, ka viņam ir pārdarīts. Viņš ir pilns ar aizvainojumu. Viņam ir šie dziļie pārmetumi tēvam, aizvainotība, resentment. Un viņš atkal iemālē, iezīmē Dievu šajā jancīgā veidā. Tas ir tas galvenais, ko es šokad jums gribēju no tās līdzības pateikt. Varbūt divas lietas. Viens, ka līdzības centrā ir tas pats, kas tajās iepriekšējās līdzībās, kas to ievada, ir prieks debesīs, tēva prieks, tēva absolūti labais prāts, kam vienkārši vienalga par mūsu grēkiem. Paklausties. Es vēlreiz lietošu to zviedru izteicienu. Nožēlojam klausīties, kā odi klepo. Un mūs grēk, un es to saku šajā ierakstā, ir odi klepošana. Es zinu, ka tas nepatīk daudziem, un domā, ka es tad līdz ar to nesaprotu neko no morāles un neko no tā. Nē, mūsu grēki ir briesmīgi, tie mūs neļauj redzēt Dievu, bet tie neiespaido Dievu ne par matu tiesu. Dievs nemainās, tāpēc, ka mēs grēkojam. Dievs nav novērsies no mums, tāpēc, ka mēs grēkojam. Dievs nemaina savus domas par mums, tāpēc, ka mēs grēkojam. Dievs nedara nekā citādāk ar mums, kā viņš visu laiku dara, un tas par katru cenu velk mūs pie sevis. Vai grēkojam, vai negrēkojam. Citādi jau mums būtu jānorakst visa cilvēks no grāmatas. Mēs visi esam stulbeņi un grēcinieki. Un tur, kāpēc mēs kāds iedomātos, ka mēs vispār esam kaut ko pelnījuši. Bet tas nemaina Dievu. Tātad šīs līdzības centrs ir šis neparastais Dieva prieks par mums visiem. Tieši tādi, kādi mēs esam.
kur viņš vēlē mums tikai labu, un vienīgi labu, un strādā dēļ labu. Un otrs ir, ko es gribu no šīs līdzības jums tātad dot līdz, ir, ka grēks nevis izmaina kaut ko Dievā, bet izmaina mūs. Dieva spēju redzēt Dievu. Mēs sākam Dievu skatīt caur šīm dīvainām acīm, kas patiesībā padara Dievu par sātanu. Dievs kļūst mūsu iztēlojumā sātanisks. Mēs, protams, viņu saucam par Dievu, mēs domājam, ka tas ir normāls Dievs, bet es jums saku, mēs mālējam Dievu tā, kā uzvedās sātans, nevis tā, kā uzvedās Dievs. Ja jūs gribat zināt, kā uzvedās Dievs, tad tas ir 22. un 23. pantā. Atrasiet labākās drēbes, pirkstā gredzeni, sandals kājās un baroto teļu, lai viss varam priecāties un liksmoties. Tas ir kāds ir tēvs. Un ja mēs to neredzam, tad varam būt pilnīgi pārliecināti, ka tas ir mūsu grēks, kas ir šo bildi izmainījis un padarījis par kaut kādu tur monstru debesīs, kas sēž un skait punktus un sūta sodus un beigās sagādā arī tādu nērtu vietu mums visiem, kur mēs tiksim karsēt un svilināti. Well, the thing is this, we talk about just theology, okay, about God's love, but I'm just curious, did you experience that kind of love? No, because I'm a sinner. I'm a theologian, I didn't. No, of course I have and do, but just like everybody else, my sin is a break and a filter and yeah, but I'm talking about the love you're talking about. Yes, Did of course. But this is but knowing God is a lifelong move, journey, and we carry with us our whole past and the past of our fathers and mothers and ancestors and our culture, and we have it all that with us, and each one of us has to work out every bit of this, and none of us is free from that, and depending on that, we have a caricatured idea, in fact more than a caricature, we have a monstrous notion of God. We completely destroy the truth of God. Our sin does that. God is not changed by anything we do. Sin doesn't turn his face from us or turn his heart from us or his mind or his love for us. Nu, tas ir, ko es gribēju šovakar. And of course the Old Testament doesn't always talk about that loving God, but it also says... Well, even the New Testament doesn't talk about the loving God. I mean, none of it talks about, because that's same as it was in our reading this Sunday from Isaiah 25, quite correctly. This covering sheet is over all people, and it prevents us from seeing the glory of God. This, he says, there's a pall, a sheet covers all people, and they don't see it. They can't see straight. We can't see straight. And that's why we're so confused about it, and we have strange ideas, and crazy ideas, and totally incorrect ideas, perverse ideas of God. And we all do. Pastors do, bishops do, archbishops do, popes do, and everybody else does. And all the sinners do. What? And all the sinners. And those are the chief sinners that I counted to you. The others aren't so bad. It's the pastors, the bishops, the archbishops, and the popes that are the worst. The rest are sort of okay. Okay.
Matejos 16 arī ir bauslība un pravieši valda līdz Jānim. Kopš tā laika pausa Dieva valstība. Ja? Tas skaidrs pateikts. Jā. No tā laika Dieva valstība. Jā, bet mēs jau to Dieva valstību neredzam. Mēs viņu traktējam visu laiku morāli. Morāli. It kā tā būtu kristietības kaut kāds svarīgs atklājums. Tas nav nekas jauns. Tas ir visā cilvēce ierakstīts no dzimšanas. Mums nav nevienam jāmāc morāli. Tas nav, kas mums ir jāmāc. Mēs visi gribam būt morāli, tā kā mēs to saprotam. Tikai slimi cilvēki negrib būt morāli. Kurš pieteiksies un teiks, nē, man patiesībā lielāks prieks būt ļaunam, viltīgam un draņķim. Neviens tā nesaka. Mēs visi domājam, ka mēs darām tas, kas ir dzīvē vajadzīgs, lai mēs vienkārši izdzīvot un dzīvot veiksmīgi. Tā nav tā problēma. Tā problēma nav, vai mēs zinām patiesību. Tā problēma ir, ka mēs zinām patiesību un mums nav spēks to darīt. Un vienīgais, kas mums dod spēku to darīt, ir, ja mēs sākam sasaistīties ciešāk ar šādu tēvu. Ja mēs tas nav, ka kāds mums mācīs un instruēs vai morāli nolasīs, tas viss ir lieki. Mācītāji, kas tur no kanceles nober čugunu, viņi patiesībā dara Dievam vienu lielu lāču pakalpojumu. Tāpēc mūsu dievkalpojumā, kā jūs varbūt esat ievērojuši, es lieku grēku nožēlas lūgšanu pēc kā? Pēc sprediķa. Cerībā, ka sprediķis nav bijis čuguns, bet ir bijis evaņģēlijs, lai tāpēc mēs varam grēku sūdzēt evaņģēlī gaismā, nevis nelaimīga cilvēka nostrostīt pie zemes, pazemot cilvēka garām. Nu, ko jūs domājat? Nu, piekrītam jau. Nobalsoju vienbalsīgi, ja? Man ka tā. Jā. Es vēlreiz saku, paklausties, mums nav vajadzīgs Jēzus, kas nāk mums vēlreiz pasaka to, ko visi jau zina. Mēs visi zinām, ka mums jādzīvo labāk. Mēs visi zinām, ka mums nevajadzētu darīt ļaunu un pāri. Mēs visi zinām, ka mums kaut kā ir jālabojās. Priekš tā nav vajadzīgs Jēzus. Jebkurš labs cilvēks mums var visu to pateikt, un mēs paši varam sev to pateikt. Bet kas mums ir vajadzīgs, ir, ka viņš mūs iepazīstina ar mūsu tēvu debesīs. Nu jā. So. Kāda starpība būtu, ja viss baznīcas Latvijā vēstīt evaņģēliju un nevis bauslību? Kā tas varētu izmainīt visu? Nedomāju. Jā, kas teikā, kas ir tā baznīcā? Es nezinām, kas ir baznīcā. Nu, jau vanāks būs Lutera akadēmijas rektors. Jā, tā kalpa tauta celtos. Jā, un vai mūsu kalpa tautai vajag vēl vienu pātegu par muguru? Tas kādam palīdz. Tas nav viens mīts par kalpu tautu. Ko? Šādas prediķošana tāda ir, tad, es esmu īstenībā pats redzējis un biju dosmīgs. Samērā, tas to būtu uzvinot, bet kurā gadījumā traki to dzirdēt no kanceles, bet tas ir vēl viens mīts, kas padara mūs šeit par kalpiem. Pa kalpu tautu mēs esam. Jā, iedomājieties tieši tā, kā tu saka Mārcis, ka mēs esam iepirkušies melos
ka mēs esam bijuši kaupi un vergi 700 gadu. Nekas tāds nav noticis. Augstākais, kur var vēsturiski pierādīt, ka mēs esam varbūt tiešām zem klaušām, ir 30 gadi visā mūsu vēsturē. 30 gadi. Nu jā, vai arī no cara pēdējumā laikiem. Arī nebija. Nu, kas tur bija? Nu, kas... Vismaz cik es to sapratu. Muižnieki uzvedās tā, kā muižnieki uzvedās, kā viņi jebkur Visā uzvedās. pasaulē viņi tā uzvedās, ne tikai Latvijā. Tieši tā, visur. Tas jau bija tas stils. Latvieši nav neko tādā ziņā. Mēs, protams, esam uzpļauti un nopļauti un dīdīti nežēlīgi šī teritorijā. Neskaitām cilvēki zaudējuši savu dzīvību un postīt un tā, bet šitā kalpināšana, tā ir tikai mūsu iedoma. Kāpēc mēs gribam tādu mītu? Un kas tas ir, kas šito visu turpina? Tas bija ideoloģiski vajadzīgs to sākt tad, kad pirmā... Tas grāmatu uzrakstīts, tas vācietis, nu, kā viņi... Jā, nu, ko? Tas nav arī daļai atbildība. No mums pašiem. Jā, ir daudz vieglāk pateikt to, ka mums... Ka mēs esam nabagi vērti. Viņa tauta, Gālīns, Skandināvi. Nē, nu kurš uzrakstīja to grāmatu? Pirmais vārds, nu... Merķels. Nu jā, nu Garlības Merķels. Merķels, sociāldemokrāti, Rainis un Ulmanis. Jā, tie visi bija ideoloģiski iemesli, kāpēc tas tika uzburts. Liels grāmatas par to. Kā Rainis viņš rakstīja, viņš augstākās briedz nolādina, bet tā... Nu Rainis tev pievilka klāt. Nu Rainis jau... Es esmu skritīgi. Jā. Jā. Nē, viņam vispirms ir tas triks, kas ir mācītājiem. Raini? Jā, un tas ir vispirms nolikt pie zemes, un tad dod to pretzālīt. Līderis akadēmijā. Jā? Vakar par to runājām, jā, tas pats triks. Tu ir Līderis akadēmijā? Nē, es nē. Tu Līderisma akadēmija? Nu ir tāda. Arī tā, jā, tev nostāda Tur jau Rolands izgāja. Tup un turies. par pēdējo nevarīgo, ja tu pat nevarēsi šeit izdzīvot, tad tu izlidos laukā un viss jau tad cenšas kaut kā pieņemt savus rūgtās vērmeles un tad parādīt, ka ir tomēr spējīgi. Nopērciet šo grāmatu, tā ir forša. Latviešu valodā 3 ir grāmatas, visas ir foršas. Pērciet 3 visas. 3 ir tagad viņa pārdomas. Ir šitā vienkāršā kristietība un Skrūšņieru vēstules, ja, tur vēl mazbērns ar vēlu konsultējās. Man liekas, mums pat ir šeit kaut kāda krājuma, mēs jums varētu pat iedot. Mums samaksāt, es nezinu, cik. Šitā tev ir? Jā. Es te varu nopirkt, es gribu bērnums Kanādais. Labi, es dabūšu. Kur? Tagad var nopirkt? Jā. Tagad? Jā, tagad. Es nezinu, to jūs man vēlāk redzēt. Viņa lēta. Ko tas šitas te? Jūs nevarat hamburģeri dabūt par tādu nav. Un vēl par Latvijas vēsturi izdzen ļoti labi Kaspara Kļaviņa, tāds vēsturnieks grāmata apstāvēšana. Kaspars Kļaviņš. Jā. Kaspars Kļaviņš. Kur var lasīt viņu? Es nopirku Jānija Rozē, bet var pagūglot. Kas tas ir? Kā savs tad dara? Vēsturnieks. Apstāvēšana. Viņš 40. Pa kur laiku viņš raksta? Nu, vispār no sākuma 13. gadsimta. Beidzot ar viss Livonijas laiks un es esmu vidū tajā grāmatā, es nezinu, beigsies. Bet viņš raksta arī, tas fokus ir uz mītiem. Sēžas mītiem, jā. Par tiem to kalpību un kā latvieši nav ne pakļauti, ne iekaroti, ne arī dzīvojuši slikti. Kļaviņš, jā? Jā, ļoti labs. Viņš arī ļoti labs vēsturnieks, tāds cienījums. Vienkārši nejaunās paudzes un ne tik ļoti indoktrinētas Latvijas tajā vidē, viņš daudz mācīties pārdomāt. Kas uzvarās? Apstāvēšana. Tā doma grāmatā apstāvēšana, ka apstāvēt latviešu tautu, ja nu gadījumā neizdzīvo īsti, tad apstāvēšana kā tas, kad apstāv mironi.
Nu, lai saglabātu dokumentētu liecības par to, kas ir bijis patiesībā. Respektīvi, tagad mēs vairs nebūsim, tad vismaz būs šī grāmata. Jā. Nē, nu, tas nav viņa tāds, viņš ļoti pozitīvs vispār, tas nav viņa tāds uzstādījums, bet, nu, jā, mīti ļoti spēcīgi par tās nemās, jā. Tas ir vēsturi. Jūs kāds pazīstat Zigmiezīti? Nē. Kas viņš ir? Nu, viņš ir trimis latvietis, bet viņš te ir deju svētkos bijis viens vienmēr no horeogrāfiem ievērojams. Deju. Šodien mira Kanādā. Mans draugs. Daudz gadu viņam bija? Es nezinu, viņš ir jaunāks par mani vai vecāks par mani. Es nevaru, es ļoti jauc. Tā kā es redzu cilvēks, man nav grūti tā minēt, cik ir gadi, bet man vienmēr Sandra Āzē, es viņai, ka pirmo reizi pie mums atbrauc mācītājs Sāra Meglīte. Un viņa teica, nu, kas tā ir tā Sāra? Es esmu tāda jauna meitene. Un ierodās vien 50 gadnieks. Tomēr, viņš nav tik daudz gadu. Ir. Saka, ir kaut kā 45. Vai kas tam līdzīgs? Tā, ka viņi atbrauc, viņai noteikti nebija. Nu, tā laikā. Tik daudz. Viņai bija kā 45, kad viņi atbrauc. Nu, kā 45 bija tad, jā. Mācītājs Frits Krisbergs, Toronto, es teicu, jā, viņš viens no tiem puikām tur bija tāds, jā, jauns mācītājs. Atbrauc sirmas vecs, 58 gadu vecs. Viņš nav vecs, viņš ir 4 gadus jaunāks par mani. Bet man ir vēl trakāk, es raksturoju kaut kādu sievieti, es varu atļauties pateikt, nu kaut kāda veca tāda 50, tu pilnīgi aizmirst par sevi. Par sevi neatsit. Sevi, tas man, es pēc tam man iešaujos prātā tiešām, bet priekš manis viņi apmēram tā. Cik te veci mēs visi domājam, ka mēs esam? Kādam ienāk prātā, ka mēs esam? Jā. How old do you feel? How old do you think you are? Oh, no, I think I am. Think, not how old you Oh, are. no, how old How I old do you feel. think? I say feel. Feel, yes. 15. 15. Protams. And do you still remember how old you Smadzenes really ir tā are? iestādīts. Jūs taču nedomājat, ka ir kaut kādi gadi nast. Es atceros, mamma pirms pusgadu viņa nomira, bet viņa teica, nu, redzēja, kājas satūkst. Viņa saka, sēž un... Kam tās kājas pie tā? Nē, apmēram, jā, pie pilnīgi skaidrs saprašanas. Jā, es to saprotu. Vai tiešām jāmirst? Nu, tu saproti, nu, zini kā ar tādām, nu, pēkšņi kaut kas parādās, jā? Es ļoti labi saprotu, jā. Un pie pilnīgi pilnas saprašanas. Es tā skatos, kur man matais gājušas. Ir reiz, es teicu, ka Mārķiņš kaut kur, kad bija fotogrāfijas, Mārķiņ, man bija bildes, kur Inesa Māra laulājās, tas gadu atpakaļ ir. Un no turiem bildes, nu, mēs parakstamies tajā grāmatā, tu un es, mēs... Mārķiņš skatās, viņš manī jau, oi, cik cālīts te jau! Tieši tā, jā. Es arī nevaru savu. Es jums stāstīju, sēdēju vienā konferencē Kanādā pie galda, mans priekšgājējs Macēs Čops sēdēja man blakus, un tā bija tāda liela zāle, un otra gala nāca iekšā Skrodels prāvests no Hamiltonas. Un viņš saka, Skrodel, vai tad tu vēl dzīves? Un Skrodels saka, zin Čop, es reizēm arī sev jautāju. Am I still alive? Kā Jānim iet? Labi, viņa daudz jāstrādā. Tiešām, jā? Jā. Viņi tūlīt nodarbina. Jā, absolūti. Viņa formālās lietas ir... Nē, es saprotu, ka jau būs jābrauc uz Vērmāru un tur kaut kā jākārt. Ar tā, bet viņi tūlīt liek pie darba. Viņš ir priecīgs, ka viņam jāstrādā. Es pieņemu, ka viņš ir apjūts. No darba. Jā, No tās nastas, ja? No
internets, gan televizors pie gultas katram, bet viņam nav internets pieslēguma kabinetā. Jā, Viņš ir tās kaut kā bišķīt apdalīts. Viņam liekas, ka tas viss ir pilnīgi otrādi. Tie ārsti priekš slimniekiem, nevis otrādi. Vai nav kaut kas, ko jā. Bet tā jau mums universitātē arī ir. Tā. Viņš liek visus sirsnīgs. Jā, paldies, bet tu viņam arī pasveic un pasaka, lai viņš kurs iztur un tos fričus salāp un tā. Labi, nu tad mēs beigsim, jā? Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēku prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas, Kristu Jēzu. Āmen. Paldies un tiekamies.